diezgan daudz mīļuši te sakā. Nu, jums, kā rokdarbniecēm, noteikti ļoti daudz, kas pazīstams. Jā. Tas būs mūsu Sērlijas puses. Odi jānca mums līdzi. Nu, odi te sanāks līdzi, tas ir skaidrāks par skrēju. No tiem mēs te netiksim vaļā, bet jāpacieš vien ir. Vai kas te kas te šitie tādi ir? Tā jau odu ir pilns varēši atstāt vaļā. vaļā. Jā, šeit ir savāktas vietas no vietas palienes apkārtējām mājvietām, tādām mājvietām, kas jau ir aizgājušas bojā. Tas viss ir izvilkts no sabrukušiem jumtiem, no sapuvušām mājām, nomazgāts, izžāvēts un nolikts šeit, lai nākošās paaudzes var redzēt, ar kādiem darbarīkiem, ar kādiem mājas rīkiem cilvēki ir darbojušies, strādājuši. Jūs noteikti vēl to visu pazīstiet, bet jaunatne vairs to nemaz nezin, kas tas ir, kam to izmantoja un kā tādu vispār varētu dzīvot. Kaut vai ar pirmo veļas mašīnu, ja tagad nav vairs elektrības un ar automātisko vairs nevar izmazgāt. Un viņi vairs nezin, ko var par pulveri izmantot, ķīmisko pulveru vietā. Bet viss sanākais, kas šeit ir Putnu salā, ir šeit uz šī te galda. Šeit ir tie arheoloģiskie atradumi, kurus vienkārši pastaigājoties pat vietas palieni var atrast un ieraudzīt. Un šis ir tikai vienas Ārijas Grūbertes vākums. Viņa pastaigājoties to ir salasījusi. Viss sanākais ir šajā stūrītī. Tie ir krama rīķi, ko es jums teicu, pie Putnu vērošanas torņa tādus varētu atrast. Ļoti skaists no krama šķēpa uzgalis.